Esat sveicināti Audita akadēmijas studijā. Šodien pie mums viesojas Iveta Burkāne. Viņai ir ļoti ilga pieredze audita veikšanā, un šodien mēs ar viņu runāsim par iepirkuma procesa auditēšanu. Un saka, Iveta, kur tu šobrīd strādā? Valsts akciju sabiedrībā Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs priekšējā audita daļas vadītāja. Jā, un saki, kas ir iepirkuma procesa audits un kāpēc organizācijai to vajadzētu veikt? Interesants jautājums. Lai atbildētu, man ir jāsāk pavisam ne par auditu, jo jebkurai organizācijai ir jāsaprot, vai viņu mērķu sasniegšanai ir nepieciešami iepirkumi un kādi. Un tas, kāda veida iepirkumi, cik lielā apjomā, cik liela veida investīcijas ir nepieciešams organizācijai, būs arī pamats, kas veidos auditoru skatījumu uz audita nepieciešamību. Ja jūs darbojaties organizācijā, kurā ir pāris iepirkumi gadā, es drīzāk ne uzņēmumu vadītājiem, ne arī auditoram neradīsies jautājumi par to, vai vajag iepirkumu sistēmu veidot kādu, cik lielu, cik apjomīgu, cik dziļu, un arī attiecīgi to auditēt nebūs tādas problēmas. Savukārt, ja jums ir liels biznes, jums ir biznesa izveidē un uzturēšanai ir nepieciešami lieli ieguldījumi. Tas viss balstīsies uz iepirkumiem, un lai iegūtu pārliecību vadītājiem, ka sistēma strādā, ka iepirkumi ir caurskatāmi, atbilstoši prasībām, ka ir novērstas korupcijas un krāpšanas iespējas, ka mēs iepērkam to, kas mums ir vajadzīgs pa zemāko vai saimnieciski izdevīgāko cenu, būs jāveido sistēma. Un tieši auditors tajā brīdī ar savu lomu nāk palīgā, lai dotu vadītājiem pārliecību, ka šī sistēma strādā efektīvi un dot to pienesumu uzņēmumam. Vai ir kaut kādi mīti vai pārpratumi saistībā ar iepirkuma auditiem? Nevar teikt, ka tieši ar iepirkumu ar auditiem vispār ir saistīti ļoti daudz mīti, un tas ir saistīts lielākoties ar komunikācijas trūkumu un ar to, ka nesakrīt gaidas un realitāte. Visas iesaistītās puses ir ar kaut kādām iedomām par to, kas ir audita darbs, audita process, audita rezultāti. Un ja auditors nav aktīvs, uzsākot auditu, veicot auditu, sagatavojot audita rezultātus, ja nav aktīvs un nekomunicē ar visām iesaistītajām pusēm par to, kas tad tiek atklāts, par ko ies runa, par kas ir audita būtība, tad, protams, rezultātā parādās šie te mīti un pārpratumi par to, kas ir audits, jo gaidīts ir viens, piemēram, ir gaidīts sistēmisks skatījums uz to, vai iepirkumi uzņēmumā ir izveidoti kā vienota sistēma, kas strādā labi, un auditors iespējams ir vērtējot riskus saskatījis kādu vienu atsevišķu risku vai izcēlis vienu atsevišķu iepirkumu gadījumu, kur ir padziļināti jāvērtē kaut kādi aspekti. Un, protams, tajā gadījumā nesakrītot gaidām ar šiem rezultātiem, tad arī veidojas mīti, ka auditors vai nu neizdara darbu, vai izdara pārāk daudz, pārāk dziļi, pārāk plaši, pārāk šauri, jo ir šī te viedokļu nesakritība jau sākotnēji, viņi iebūvēti jau sākotnēji uzsākot auditu. Tam visam pamatā ir komunikācija. Visa mūsu dzīve un īpaši auditora darbs sastāv no komunikācijas. Iveta, ja organizācija ir sapratusi, ka ir pietiekami liela, grib skatīties šo te iepirkumu procesu un viss ir pareizi nokomunicēts, kā vislabāk strukturēt auditu par iepirkumiem? Varbūt vari padalīties, kādi ir tie galvenie soļi, kāda ir tā struktūra? Jautājums ir ļoti plašs, un mēs pagājušajā nedēļā arī webinārā par iepirkumiem runājam šo tēmu, ka viss sākas ar audita mērķi. Ir jāsaprot, kas ir audita mērķis, un izejot no tā jau var tālāk domāt par struktūru. Ir ļoti daudz pieejas, kā veidot vispār iepirkuma auditus. Ir daudz metodoloģijas. Mēs arī runājam, ka ir starptautiskas metodoloģijas. Mums, protams, man strādājot publiskajā sektorā, un jums arī strādājot publiskajā sektorā, primāri, pat ja jūs skatāt iepirkuma struktūru, jums primāri interesēs šīs struktūras atbilstība mūsu likumdošanas prasībām.
Bet iepirkuma sistēmas audits nav tikai publiskā sektora jautājums, arī privātā sektora jautājums, un aktualitāte visā pasaulē šim jautājumam nezūd. Un sākot šo auditu, jebkurā gadījumā, tad primāri ir mērķis. Ja mērķis ir novērtēt sistēmu, jums būs viena pieeja, jūs varēsiet skatīties, piemēram, Latvijā publiskais sektors var izmantot valsts kontroles sagatavotās čeklistas un metodikas, kas ir kā špikeris auditoram, jau ar gatavu programmu un pieeju. Ja jūs skatāties konkrētu darījumu vai konkrētus riskus, jūs pielāgosiet šo te savu metodoloģiju un pielāgosiet savas programmas jau konkrēti izpētāmajam jautājumam. Viss tik tiešām ir atkarīgs no audita mērķa primāri, un tālāk jau viss ir, es teikšu, auditora māksla, pieredze un zināšanas, kā izveidot šo te audita pieeju tādu, lai vislabākā veidā atbilstu organizācijas vajadzībām un konkrētā audita vajadzībām. Kas varbūt ir tā pamatdokumentācija vai informācija, kas auditoram ir jāievāc, ir jāredz auditā, ar kuru viņš tālāk var darboties? Atkal atgriežamies pie mērķa, pie audita mērķa, tas, kas ir primāri, bet uzsākot jebkuru auditu, auditors vienmēr skatās sākotnēji dažāda veida informācija, kas ir pieejama statistiskā informācija, informācija par to, kā ir izveidota sistēma, dažādi iekšējie tiesību akti, iebūvētās kontroles, gan sistēmu kontroles, gan arī kontroles pašā procesā, komunikācijas starp iesaistītajiem. Protams, jebkurā auditā mums audita standarti pasaka, ir jādomā par dažādiem krāpšanas aspektiem, un mūsu likumdošana diezgan noreducē publiskajā sektorā krāpšanu uz korupcijas un interešu konflikta jautājumiem. Protams, ir arī sankciju jautājumi. Ir vesels jautājumu bloks, kas jebkurā gadījumā veicot izpēti pirms paša audita darba ir jāņem vērā un jāpaskatās no risku viedokļa, saprotot, kāda tad būs tālāk audita pieeja. Un tālāk jau, protams, audita laikā tiks vērtēti padziļināti konkrētie riski un pētīt konkrētie dokumenti. Dokumentu lauks ir ļoti plašs, arī katrā organizācijā ir izveidota sava sistēma. Protams, viss sākas ar audita plānu, lai vispār saprastu, cik daudz un kāda veida auditi tiek plānoti, bet tālākā detalizācija jau būs atkarīga no audita. Vai skatīsies konkrētā iepirkuma dokumentāciju, kāda tā būs, cik dziļi pētīs. Tā kā tas viss būs atkarīgs no audita tvēruma. Jā, saki, bet tu ļoti daudz minēji šo te vārdu mērķis, audita mērķis. Kā auditors var nonākt līdz šim te pareizajam mērķim vai virzienam? Nu, ja, piemēram, man tagad vadītājs saka, es zinu, ka mums ir tur kaut kādi negodīgi darījumi. Pasaki man caur auditu, ka tiešām tur tas arī ir. Ko man kā auditoram darīt? Ļoti viltīgs jautājums. Katrā gadījumā es iesaku, pirmkārt, ir ļoti, ļoti labi, ļoti forši, ja vadītājs arī novēro un auditoram pasaka, ka viņš uzskata, ka ir kādas pazīmes, sarkanie karogi, ka kaut kas varētu būt negodīgi. Tas ir īstenībā, tas ir lieliski, ja tev ir tāds vadītājs, jo bieži vien varbūt tieši situācija, ka auditors ir viens pats kareivis lauka vidū, kurš mēģina atrast kopīgu valodu ar visu pārējo kolektīvu, mēģina rosināt, domāt par riskiem, par sarkanajiem karogiem, bet īstenībā paliek viens. Es teikšu, ka atkal jāsāk ar komunikāciju. Ir jāsaprot, kāpēc vadītājs tā domā, kas ir tie sarkanie karogi. Ir jāvērtē mūsu profesionālā skepse ir mūsu karogs un ierocis, tātad profesionālā skepse, un mēs vērtējam, kas ir tā informācija, ko mēs iegūstam, jo mēs iegūstam ne tikai dokumentālu informāciju, ne tikai pierādījumus no sistēmām, ne tikai to, ka vadītājs forši pasaka, ka kur varētu būt kaut kādas problēmas. Auditoram ir jāspēj arī just to, kas notiek organizācijā. Protams, ir jāsaprot bizness, ir jāsaprot uzņēmums, bet visu to apstākļu kopums, kas ir gan pierādāms caur kaut kādām dokumentētām lietām, gan arī caur sajūtām, salikt kopā, lai izveidotu audita pieeju. Nav vienas pareizās atbildes. Varbūt situācijas tik tiešām, kad vadības spiediens auditoram ir veikt vienu vai otru auditu vai vienā vai otrā veidā, bet ir jāsaprot,
arī ir jāsaprot tas mērķis, jo ir skaidrs, ka, piemēram, krāpšanas aspekti ar audita metodēm ir gandrīz nepierādāmi. Ir ļoti, ļoti grūti atrast pierādījumus un pierādīt krāpšanu. Un auditoram tas būs necerēta veiksme. Es pat neteikšu, ka tur galvenais nosacījums būtu profesionālisms. Drīzāk veiksme un tāds profesionālā intuīcija, kas uzkrājas gadiem strādājot profesijā, iegūstot zināšanas, apmācības, runājot ar kolēģiem par to, kādas ir situācijas gadījušās auditos, kā strādā, piemēram, izmeklētāji, kā strādā iepirkuma uzraudzības birojas, jo audita profesija ir ļoti radoša, ir jāzina ļoti daudz šiem papildus faktori, papildus radniecīgo profesiju, kaut kādas metodes, ir jāsaprot, kas ir viss šīs te informācijas kopums, ko auditors var izmantot savā darbā. Tā kā nebūs vienas pareizās atbildes, ko darīt. Iespējams, tas nebūs vienkārši tas, ko mēs darām kā auditori ikdienā. Tas nebūs pārliecības sniegšanas pakalpojums. Mēs nesniegsim viedokli par sistēmu. Iespējams, tas, ko no mums tajā brīdī vadītājs grib, savākt faktus par konkrēto darījumu, gadījumu, un tālāk jau vadītājs pats izdarīs secinājumus. Tā kā ir jābūt skaidrai izpratnē par to, kāds ir mērķis visām iesaistītajām pusēm. Un to zinot, var saprast, kas tas ir par pakalpojumu no auditora puses, kā viņš viņu var īstenot un ar kādām metodēm. Varbūt tu vari paraksturot, kas ir tās biežākās nepilnības vai neatbilstības, tieši auditējot iepirkumus. Es domāju, ka tie, kurus interesē vai tie, kuriem ir aktuāls šis iepirkuma audita jautājums, noteikti versīsies, piemēram, iepirkuma uzraudzības mājaslapā, kur ir apkopoti šie materiāli. Bet tas, kas ir manas atziņas vismaz pēdējā gadā, pusotrā, gan no savas pieredzes, gan no pieredzes, ko mani kolēģi ir ieguvuši šajos auditos, tad neskatoties uz to, ka izmaiņas publisko iepirkumu likumā ir darbojas jau 2 gadus, tad viena no lietām tas ir līguma cenas noteikšana, joprojām tas ir bieži vien neskaidrs jautājums, joprojām ir problēmas ar līguma darbības termiņu noteikšanu, kurš tas brīdis, kad līgums ir pabeigts. Un vēl viena tēma, kas arī pārsteidz auditors, ja viņi par šo tēmu sāk domāt un savā audita apjomā iekļauj šo jautājumu, ir mazie iepirkumi, kurus neregulē publiskā iepirkuma likums, bet gan paša uzņēmuma iekšējie noteikumi. Ja? Zemsliekšņi organizācijā var būt dažādi nosaukti šie te iepirkumi. Tie ir tie iepirkumi, kurus atbilstoši publiskā iepirkuma likumā veids balstoties uz organizācijas pašas izdotiem noteikumiem. Ja, un parasti auditoriem ir liels pārsteigums, un arī vadībai ir liels pārsteigums, kad auditors savāc šos datus, apkopo un izanalizē. Pirmkārt jau tas ir pārsteigums par summām. Katrs atsevišķais iepirkums ir neliels, tie ir pāris tūkstoši, pat ja tie ir 4, 5, vairāk tūkstoši, bet ja mēs paskatāmies, piemēram, gada griezumā, tie var būt vairāki miljoni, un tad jāanalizē, kas tad par šiem vairākiem miljoniem ir iegādāts un kāds ir mērķis un kāds ir efekts sasniegts ar šiem iepirkumiem, tad diezgan interesantas pārdomas var rasties gan auditoram, gan arī vadībai par šo jomu. Tu vairāk kārtīgi minēji arī par šiem te krāpšanas, korupcijas aspektiem, un parasti man šķiet, ka mums kā auditoriem ir grūti pierādīt, kā jau tu teici, ar savām metodēm, bet tas ir kaut kas, ko noteikti vadība gaida, ka par to mēs runāsim. Vai tu vari padalīties ar kaut kādiem piemēriem, varbūt, kas ir tie galvenie aspekti, ka mums jāpievērš uzmanību, un kur mēs varam ieraudzīt, ka šeit ir tas potenciālais risks, ka izskatās, ka varētu būt, un iespējams tas jau ir varbūt kādu citu iestāžu darbiņš jau tālāk skatīties, bet, ka šeit mēs redzam, kas ir tie galvenie tādi aspekti, kam mums būtu jāpievērš uzmanība. Tu pati minēji, ka tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Un tas nav tikai Latvijai raksturīgs jautājums. Tas nav runa par publisko sektoru, jo visā pasaulē iepirkumi ir ļoti jūtīga tēma un krāpšana iepirkumos ir ļoti jūtīga tēma.
pateikt tādus reālus piemērus, īstenībā tas varētu būt apgrūtinoši, jo no vienas puses organizācija grib uzzināt un atklāt šos te krāpšanas gadījumus, un organizācija pati ir ieinteresēta, ja, jo tas ir viens no lielākajiem riskiem vispār organizācijas darbībā. Savukārt, tajā brīdī, kad organizācija atklāja tiešām šādus gadījumus, tad reputācijas vārdā ir interese noklusēt. Pat, ja tur ir iesaistīti pēc tam izmeklējošās iestādes, ja, vai tas situācija nav tik kritiska un var tikt pašu spēkiem galā, tomēr organizācija šo informāciju sargā. Bet ir lietas, kas auditā parādās. Mēs arī runājām webinārā par iepirkumiem, kas ir tie gadījumi vai sarkanie karogi, ko var skatīties, ja. Tad varētu būt situācijas, ka, piemēram, auditors ierauga vienu iepirkumu ietvaros, ka ir dokumentācija ar vienādām kļūdām. Vienādā tekstā vai vienādā valodā uzrakstīts ar vienādām kļūdām. Paskatoties tālāk šos te dokumentus, iespējams var atrast, ka ir rakstījusi viena un tā pati persona šos dokumentus. Ja? Tā ir vienkārša Word funkcionalitāte, kur to varētu izsakot. Ja? Līdzīgi var skatīties jau pašu darbinieku darbības, ja tās ir izsakojamas, piemēram, dokumentu vadības sistēmās. Ir dažādas lietas un aspekti, par ko var domāt auditors un ko arī izsakot var. Bet mans novērojums, ka šos pierādījumus var savākt un izsakot dažāda veida šādas situācijas, ir gadījumā, ja auditors uztrāpus tieši uz notikumiem tajā brīdī, kad viņi notiek. Jo tad ir tiešām iegūstami pierādījumi, gan dokumentāli, ka, piemēram, ir dokumentos kaut kādas problēmas bijušas, vai dokumenti mainīti, vai dokumentu teksts ir mainīts, un iegūstami arī pieraksti no sistēmām, kur var izsakot, kurš tieši darbinieks to ir darījis, kurā laikā to ir darījis. Lielākoties, skatoties vēsturiski konkrētos gadījumus, visdrīzāk auditors tam nepievērsīs uzmanību. Vienkārši tīri cilvēciski, es teiktu, neaizdomāsies, ka kaut kas tāds var notikt. Protams, neviens nav arī atcēlis dažādus interešu konfliktu gadījumus, kur no vienas puses mēs formāli parakstam, visa iepirkuma komisija paraksta to, ka nav ieinteresēti konkursa rezultātos. No otras puses var būt, protams, situācijas, ka kāds no komisijas locekļiem vai tas, kuram ir lielākā balss komisijā, piemēram, ir saistīts ar konkrēto uzvarētāju. Jā, un kas nav izsakojams. Protams, arī tam tiek izveidotas dažādas kontrolas sistēmas uzņēmumā, tiek skaņoti blakus darbi darbiniekiem, tiek izveidot trauksmes sistēma, trauksmes cēlāja sistēma, ir dažādi ētikas komisiju darbības veidi, ir daudz dažādi mehānismi, bet lielākoties tā reāli dzīvē būs ļoti grūti atklāt, ja vien kāds, kas tiešām zina par to nepaziņo. Jā, jums darbinieki var auditā dot mājienus. Auditori paskatāties, tur kaut kā 3 gadus pēc kārtas viens un tas pats uzvar, jā, un viens un tas pats cilvēks iepērk. Jā, varbūt tur viņiem ir kādas saistības. Meklēt var, bet visdrīzāk paši mēs ar savām metodēm neatklāsim. Ja? Jo pat, ja mēs skatīsimies, kas ir uzvarētāji, īpašnieki vai valdes locekļi, visdrīzāk tiešas saistības, ja vienkārši uzvārdu sakritības, ja mēs neatklāsim. Tas, ko vēl publiskajā sektorā var darīt, paskatīties amatpersonu datubāzē, saprast, kas ir tuvākie radinieki vai viņiem ir tādi paši uzvārdi un ar šādām metodēm skatīties. Bet audita metodes, audits ir domāts citiem mērķiem. Audits nav domāts izmeklēšanai. Un līdz ar to audita mērķi ir sakrāt, sakolekcionēt pierādījumus, faktus un pateikt, pēc kā tas izskatās. Vai sistēma ir laba, vai sistēma darbojas, un vai sistēma ar to, kā viņa darbojas šobrīd, palīdzēs uzņēmumam, organizācijai sasniegt savus mērķus. Kā panākt šo te, par ko tu runā, kad
Mēs nemeklējam varbūt tikai tās kļūdas auditā vai neskatāmies tikai uz sarkanajiem karogiem, kurus varbūt nevaram pierādīt. Bet kā panākt un kolēģiem pastāstīt, ka mēs tiešām skatīsimies uz sistēmu, ka vērtēsim sistēmu, ka mēs nebūsim kļūdu meklētāji, mēs būsim tie, kas mēģinās palīdzēt, parādīt, cik efektīvi mēs patiešām tajā sistēmā darbojamies. Vai tev ir kaut kādi piemēri, tips un triks, ko tu varētu padalīties, kā panākt šo? Ivet, man liekas, īstenībā ir ļoti grūti tiešām pastāstīt darbiniekiem, kolēģiem par to, ka nenotiks šīs te raganu medības. Kāpēc? Tas ir tieši saistīts ar to, kāds ir audita ziņojums. Auditora darbs noslēdzas ar audita ziņojumu. Audita ziņojumā mēs atklājam būtiskās neatbilstības. Ja? Tātad mēs atklājam nevis visu to darbu, ko mēs esam veikuši, gājuši, skatījušies, darījuši, pārbaudījuši, bet pasakam rezultātu. No visa, ko izdarījām, mēs pasakām apjomu, ko mēs izdarījām. Ja? No visa, ko izdarījām, slikti ir šajās divās pozīcijās. Jo audita ziņojums ir kam? Valdē un padomei, akcionāram. Viņiem nav laika lasīt, kur mēs bijām un ko mēs darījām pusgadu. Viņiem interesē, kur ir problēmas, vai tās problēmas var izraisīt organizācijā kaut ko tādu, kas ir jārisina jau tagad. Ja? Līdz ar to, protams, ziņojums būs par slikto. Un to kolēģi arī pamana un uzskata, ka tās ir tās raganu medības. Un savukārt mēģināt pastāstīt, ka tas tā nav, mēs to varam darīt, mēs to daram. Noteikti, es domāju, mēs to daram nevienreiz vien savā praksē un savā ikdienā. Bet tas, vai mūs sadzird, ir atkarīgs gan no konkrēto darbinieku, iesaistīto personu individuālā brieduma līmeņa, gan no organizācijas kopējā brieduma līmeņa. Vai organizācija ir gatava uzklausīt kritiku? Noteikti ir situācijas, kad šī kritika ir ļoti smaga. Noteikti ir gadījumi, kad ir ļoti kritiskas kādas situācijas vai audita atklājumi, kas var, ja nerisinās, tad var rezultēties ar, piemēram, ar kādiem kriminālu pārkāpumu izmeklēšanu un tam līdzīgām lietām. Līdz ar to es teiktu, ka ir ļoti daudz jāstrādā tieši atkal, mēs atgriežamies pie komunikācijas, sadarbības, un svarīgākais visdrīzāk ir kultūra un organizācijas briedums. Ja, jo mēs varam runāt daudz un dikti par to, kas ir audita darbs, ko no mums gaidīt, ko no mums sagaidīt un ko mēs finālā iedosim. Bet ja pretējā puse baidīsies no tā rezultāta, dažādu iemeslu pēc var baidīties no rezultātu, jo negribēt darīt, var baidīties un domāt par to, ka kaut kas bija jādara, nav izdarīts un to gribas noslēpt. Ir dažādi iemesli, kāpēc baidās no mums. Bet ja šīs bailes nepāraug un nenokļūst nākamajā stadijā, kā auditora ziņojums un atklājums ir konstruktīvs sākums pārmaiņām, nekas nemainīsies. Un saki, kāpēc tu ieteiktu, kāpēc organizācijām vajadzētu veikt iepirkuma procesu auditu? Es domāju, ne visām organizācijām vajag tagad un uzreiz. Mēs ar to sākam, ka noteikti, ja ir iepirkumi, ir maza organizācijā un tas nav kritiski organizācijas biznesa izveidei, uzturēšanai, tad iespējams, ka nav iepirkuma audits tā kritiskākā lieta. Bet, ja mēs paskatāmies uz tiem biznesiem, uz tām organizācijām, kur ir milzīgas investīcijas jāveic, investīcijas tieši caur iepirkumiem, kur ir 100 miljonu gadā ir jāiegulda tieši izveicot šos iepirkuma procesus. Ja mēs, piemēram, runājam par mūsu valstī par publisko sektoru, kur nopietni iepirkumi var aizņemt vairāk kā gadu. Tāds normāls iepirkums aizņem gadu. Sarežģītie aizņem vairākus gadus. Ja? Tad ir skaidrs, ka gribas, lai sanāk šis te iepirkums ar pirmo reizi, izdodas tajā vienā gadā, ja mēs daram, lai mēs nokļūtu līdz rezultātam, jo arī šis viens gads mūs noteikti konkurences tirgu ļoti, ļoti tālu iepakaļ konkurentiem noteikti
aizvirza, ja, jo tajā brīdī, kad mums ir publiskais iepirkums un mums tas aizņem gadu, konkurenti ar tādu pašu ideju noteikti privātajā tirgu ir daudz mums priekšā. Un tad, kad mēs saliekam, ka tā ir ļoti liela nauda, ļoti daudz laika, liels resurss cilvēku darbā, organizācijā, lai šo iepirkumu veiktu, visi šie te papildus riski, par ko mēs runājam, par krāpšanu, kas var būt ārēji, kas var būt iekšēji, sankciju riski un tam līdzīgas lietas, konkurences kropļošanas riski, kad mēs to visu saprotam, tad, protams, uzņēmuma vadība visdrīzāk grib gulēt mierīgi un grib gulēt ar pārliecību, ka vismaz šis darbojas. Pārējās problēmas, operatīvās problēmas nāks katru dienu, nāks lietas, kas ir jārisina tagad uzreiz, bet vismaz pārliecība, ka iepirkuma sistēma ir sakārtot, kas ir liels globāls biznesa pamata balsts, noteikti, ka tas ir vajadzīgs. Un tieši tāpēc es domāju, ka lielas normālas organizācijas vadītājs pievērsīsies šim jautājumam un gribēs iegūt šo te pārliecību no sava iekšējā auditora, vai sistēma ir uzbūvēta tāda, ka viņa ir darboties un dzīvot spējīga un spēj nodrošināt vislabāko rezultātu. Iveta, liels paldies par šodienas sarunu. Es domāju, ka šodien tas pamats, ko mēs sapratām un katru reizi, laikam, saprotam, runājot par auditiem, ir, kad mums ir jāspēj definēt, kas īsti ir audita mērķis. Un attiecīgi jau audita mērķim arī izveidosies visas pārējās procedūras un audita struktūra. Un, Iveta, liels paldies, ka šodien vairāk kārtīgi pieminēja arī jautājumu par komunikāciju, vai ne? Jo tas ir pats sākums un tā ir mūsu ikdiena komunikācija gan audita procesā, gan pirms tā, gan pēc tā. Liels paldies un uz tikšanos! Paldies! Paldies.